gribu apsveikt visus līdzekļus ar uzvaru. Es domāju, ka mēs šodien pelnītu uzvarēju, stipru pretinieku, labs futbols bija kvalitatīvs no labām pusēm, bet mēs bijām stiprāki. Ja pagājuši reizi, kad mēs, cik tas bija, jūnijā, 2 mēneši atpakaļ spēlējām, tad tiešām skonto bija pārāki visos komponentos, mēs zaudējām arī kaut gan 1-0, tad bija redzams, ka skonto ir pārāk, viņiem vēl bija momenti. Šodien bija pretēja situācija, pat vairāk nekā pretēji mums bija tik momenti, cik mums pret metu nav bijuši. Ja. Pēc kustības ziņā, pēc divcīņām, pēc visiem parametriem mēs šodien pelnīt uzvarējām. Tas, ka viņam beigās bija momenti, skaidrs, ka mēs ļoti gribam uzvarēt, jo sen nebijām uzvarējuši mājās, skonto principāls pretinieks, ļoti svarīgi punkti, un kad tu noviet līdz vienu vārdu starpību līdz beigām, 10 cilvēku sastāvā, tad pretiniekam parādās momenti, jo tu savus nerealizē. Ja. Tāpēc es domāju, ka mēs pelnīt uzvarējām, parādījām labu futbolu. Visu laiku ir jābūt pacietībai, kā es teicu, bet es negribu nekur tagad. Mēs uzvarējām, labu futbolu parādījām, bet pēc 3 dienām mums atkal ir jāspēlē, atkal jāpierāda, ka mēs darām pareizi savu darbu. Ja. Novēlēju mūsu līdzjutējiem atbalstīt mūs, kad mums ne tikai ir labi, bet arī slikti. Mēs cenšamies, un šodien mēs parādījām, ka mēs visu darām, lai stabilizēs mūsu futbols, lai mēs spēlējam kvalitatīvāk un priecējam līdzjutējus. Ja. Šodien arī es tā negribu nevienu izcelt, bet šodien mēs arī redzējām laukumā visu kā komandu, jā, bet tas mūsu pusars, kurš būva vārds un vēl varēja gūt vārds Jēļu, bet viņš parādīja tiešām, ka viņš ir vērtīgs papildinājums, jā. Demonstrējam pēc manām domām citas līgas līmeņa futbols, jā, un kāpēc es iesāku to tēmu. Ne jau tāpēc, ka es gribēju viņu paslavēt, es gribu visus, es tev varu nosaukt visus un Mežu un sevišķi Hmizu, piemēram, ja? Bet daudz spekulācijas mums un tāds jautājumi, ar ko nodarbojas un kādu labumu nes klubam sporta direktors mums Geršovičs, ja? Tāds ir, es uzskatu, ka ar tādu atnākšanu, tādu futbolistu, un tas ir tikai viņa nopelns, ka viņš ir šeit, ja? Tas ir viņa atradums, viņa audzēknis, tas jau vien parāda, ka viņš te nepaveldi šī klubā, un daudz darba viņš iegulda arī komandā, palīdz arī man, kā trenerim augt, ja, un citiem mūsu futbolistiem, un uzskatu, tas tikai labumā. Un to, ko mēs šodien rādījām, arī viņa nopelns, jo vairāk mums būs futbola cilvēki, kuri domā par futbolu un apspriež tikai futbolu, un mēģina, lai komanda paliek labāk, ja, jo augstāk mēs arī būsim nākotnē. Dmitrij, par spēli mums skaidrs taktiskā ziņā nekāda pārsteiguma, tas, kas dod rāda, tas sastāvs, kas rāda to spēli pēdējos mačos un kas dod rezultātu, viņš arī palika. Kas skonto pārsteidz, viņi tiešām pabāli izskatījās, tavs kolēģis Marians runāja par daudziem faktoriem, kā vien minēja izlasi, tur daudz bijuši izlasē, varbūt kāds ir pārāk daudz nospēlējis, bet principā tie viņi ierakstie līderi, kas bija, maz ko parāda. Noteikti, kā es runāju arī pirms tam pats ja? Jūs paši šodien jūtat kā centra pusargi, balss pusargi, kur ir daudz melna darba, viņam dara parasti, ja? Tas Fertovs un šoreiz Rūgins kvalificēti futbolisti, viņš šoreiz neizskaties tā, kā izskatījusies, un tieši tāpēc, ka viņi spēlē izlasē nedēļas vidū. Tas bija sasprints mačs, viņi atdeva tur vairāk nekā 100%, jo pret Melnkalnu spēlējot, tur nevar spēlēt uz 90%, ja? Tur visu laiku jāatņem bumbu, uz viņam bija lielākā slodze, un tāpēc, kad es teicu, ka mums ir 10. spēle, pretiniekam ir 5. Ja? Un kad es teicu, ka mēs braucam no Legijas un pēc tam spēlēm, tas nav atrunas, tas ir tiešām futbols, treneri to analizē, viņi skatās, tas tiešām ir, dažreiz ir problēmas, kuras trenerim jārisina, bet dažreiz tas nav iespējams, dažādu faktoru dēļ. Un noteikti arī tādēļ, bet es uzskatu, ka šodien mēs spēlējam labi. Noteikti mēs spēlējam labāk un ātrāk bijām un radījām momentus, ne tāpēc, ka pretinieks kļūdies, tāpēc, ka mums izveidojas labas kombinācijas. Jā, tas bija likumsakarīgas kombinācijas, dažreiz viņas bija atkārtojušās, dažas reizes nebija tā, ka tas nejauši kaut kādas situācijas. Jā. Un es domāju, ka mēs šodien vienkārši spēlējam labāk.
par maiņām, ja presot par nemaiņām, baidījāties pazaudēt spēles pavadienu, vai kādu pozīciju pavainot? Nu jā, mēs jau toreiz runājam par to, ka es teicu, ka mums bija 3 spēles, kad mēs mēģinājām to blīvo grafiku ar rotāciju pamēģināt apmānīt, ja, to blīvo grafiku. Nu, sanāca tā, ka mēs pazaudējām to spēli. Ja. Un tie futbolisti dažreiz nesaprata tos treneru lēmumus, kāpēc, jo viņi tik dziļi neskatās uz to futbolu. Viņam dažreiz nav saprotams, kāpēc spēlē šis futbolists vai šis. Nu, viņi tam nepievērš uzmanību tādām dziļām futbola lietām. Ja. Un tā viss beidzas ar to, ka mēs pazaudējām to spēli un neizteiksmīgi izskatījāmies tas 3 spēles. Sākot ar Jelgavu, kad mēs maiņas uztaisījām, nu, skaidrs, ka tagad var teikt, ka neveiksmīgs, ja, pret Ventspili, ja, pabalsts sniegums, un arī pret viss beidzas ar Metru, labi, ka mēs tur paņemam 3 punktus. Nu, pēc tam mēs nonācam pie tā, ka jāatgriežas pie tiem, kuri labāk izskatās, kuri savā starpā labāk saspēlējas. Nu, šodien otro spēli pēc kārtas, un šodien vēl labāk spēlēm nekā nedēļa iepriekš, jā, bija. Un cerams, baidos teikt, bet pēc 3 dienām mums vēl grupa sanāk. Pēc šīs uzvaras vēl nozīmīgāka spēle jau viesos. Nu, cerams, ka mēs turpināsim tāpat. Ne visas jāreicinās ar to, ka ne visas spēles čempions kļūst tas, kurš uzvarēs un paņems punktus neizteiksmīgais spēles, kur ir it kā izskaties, ka viņš nevar paņemt punktus, bet viņš paņem. Tie būs zelta punkti, bet kad spēle iet no rokas, tad ir tāds spēles 5, varbūt 7 pa sezonu, bet cits ir visu laiku tas skaists futbols. Ja. Nu, redzēsim, kā būs.